Oi. Mm. Go, 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 go. Ir kamera. Nevar saprast, vai vajag gaismu vai nevajag gaismu. Viņš tā ir profesionālāk, vai tas vienkārši neuzlabo situāciju? Grūti saprast. Čau! Es tik sen esmu taisījis YouTube video, es pat nezinu, ko ar sevi darīt un kur likties, bet es ceru, ka šis ir pietiekoši labi. Pagaid, kur ir kamera? Iemesls, kāpēc es šeit šodien esmu, ir tāds, ka man Instagramā, kad es lieku storijas, cilvēki jautā, tā kā redzēt pārējo mūsu māju, jo mēs pārvācāmies. Bet pirms es rādīšu mūsu jauno māju vietu, kas ar citu mums ir tikai uz 10 mēnešiem, mums šī vieta nepieder, mēs viņu tā kā īrējam uz 10 mēnešiem. Man ir stāsts, jā, kroči, šie ir tikai plāna punkti šim stāstam. Šodien būs tāds kārtīgs storytime, bet, ja jūs esat šeit no Instagram un gribat redzēt tikai mājas tūri, un jūs varat tā kā pātrināt savu pieredzi un atrast šīs minūtes un sekundes, un tur sāks mājas tūri. Bet tiem, kas ir gatavi klausīties manā runāšanā, Dievs vispār neprot runāt vairāk. Es zinu, ka daudziem cilvēkiem tiktu kā patīk tas, kā es stāstu, kā man tā kā pa dzīvi vienkārši neveicās, vai ne? Jo tad cilvēki droši vien jūtās labāk par savu dzīvi. Iemesls, kāpēc es esmu uz zemes, droši vien ir, lai liktu cilvēkiem justies labāk par sevi. Kā jūs zināt, es dzīvoju Amerikā, ASV. Es dzīvoju pašlaik Kalifornijā, Kalifornijas dienvidos. Es dzīvoju Kalifornijas dienvidos aptuveni 3 gadus, 2,5 gadus, tā kā šurp turp, visu laiku braukāju no Latvijas uz Ameriku. Un mēs dzīvojām pie okeāna, kur mans vīrs, Ryans, kurš dienē kājniekos, viņam bija 3 gadus jādzīvo Oceanside'ā pie militārās bāzes. Un viņa dienas šajā vietā beidzās nedēļu atpakaļ, un viņa nākamā vieta, uz kur viņa sūtīja, ir 29 palmas, kas ir netālu no Palm Springsas, Joshua koku parka. Ja gribēsiet, varēsiet pēc tam iegooglēt. Šis ir tūkstnesis, Mohavas tūkstnesis. Viss, kas jums jāzina, ir šeit ir ļoti karsts, bet māja mums ir ritīgi forša. Un kā jau es minēju, šī māja mums tiek piešķirta tikai uz 10 mēnešiem, tāpēc, ka pēc 10 mēnešiem Rainam atkal viņu sūta uz citu vietu, bet mēs vēl nezinām, uz kuriem mums būs jāpārvācās. Bet, mēs ar suņiem vienkārši ceļojam viņam līdzi. Es tiešām ļoti sen esmu taisījis YouTube video, un es pat nezinu, kā sastruktūrēt to, ko es tagad stāstu. Bet tas, ko es gribēju jums šodien pastāstīt, mēs no Oceanside'as nolēmām pārvākties paši. No Oceanside'as līdz 29 palmām, tā vieta, kur mēs tagad dzīvojam, ir tikai 3 stundu brauciens. Domājām, mums nav tik daudz mēbeles un mums nav tik daudz mantas. Mums nav daudz mantas, mums bija daudz mantas, bet labi. Tā kā militāris dienests piedāvā šos pārvākšanās pakalpojumus, taču, ja jūs pārvācaties paši, viņi jums par to samaksā, un mēs domājam, hei, papildus naudu, un cik sarežģīts varētu būt pārvākties, vai ne? Tā es man šķiet kādu nedēļu pakoju visas lietas un tagad nesu uz mūsu garāžu. Mums ir 2 mašīnas. Un iepriekšējā dzīvoklī mums bija tā kā garāža un stāvvieta. Un mēs izdomājām, ka manu mašīnu mēs liksim stāvvietā, un Ryan mašīnu, kur mēs izmantojam principā mazāk, aizīsim vienkārši uz kādu drošu stāvvietu, kas ir militārajā bāzē, kur varbūt arī mazāk cilvēki viņā varētu ielausties un mazākas problēmas varētu sanākt, lai es varētu nest jau mantas lejā uz garāžu. Un nedēļas laikā mēs piebāzām to garāžu pilnīgi pilnu. Lai tajā dienā, kad mēs noīrētu busiņu, mums būtu baigi viegli sakrāmēt visu, ja, un viss sanākt ātrāk. Bet tajā dienā, kad Rainam vajadzēja braukt pēc 20 pēdu garā busiņa, viņš jau bija izīrēts karam citam cilvēkam, un mums tika 17 pēdu garš busiņš, vai ne? Kurš varētu likties 3 pēdas, kas tur ir. Man nav nejausmas, cik 3 pēdas ir metros, bet tas ir pietiekoši daudz, lai mums nesanāktu vieta mūsu renesanses dīvāniem. Kāds atcerās mūsu dīvānus, kurus es dabūju no Facebooka. Viņi bija tik skaisti un tik oriģināli, bet mums dīvāniem nesanāca vieta šajā busiņā. Ja būtu šīs 3 ekstra pēdas, mēs šos dīvānus būtu ņēmuši līdzi. Tas joprojām nespēja panākt gulēt. Tā kā mums mājās pašlaik nav dīvāna, bet tā ir mazākā problēma. Mēs šajā 17 pēdu garajā busiņā viss mūsu mans krāmējam aptuveni 4 stundas spēlējot tetri, tā lai viss lai perfekti iedarētos, jā. Un mums bija sarunāts, ka mēs atbrauksim pēc atslēgām 4 vakarā. Kā mēs neaprēķinājām, cik daudz laika mums aizņems tā sakārtošanās, tā tetri spēlēšana. Mēs viņam zvanījām un teicām, hei, mēs varētu būt tur ap kaut kādiem 5, jā. Un Ryans brauc ar busiņu, un es braucu ar mūsu vieglo mašīnu, tā kā man vieglo mašīnu kopā ar suņiem.
Un Reinam, protams, braukšana sanāca mazliet ilgāk nekā man. Tā kā viņš zvanīja un teica, hei, man sieva aizbrauks vien pats savākt atslēgas, jā. Un parakstīt to līgumu. Viņa teica, nē, nekā nebija. Jums ir jāparaksta līgums, tāpēc, ka mēs dzīvojam militārajā bāzē, un Rains ir tas, kas ir kājniekos, es nevarēju pieņemt atslēgas. Kopš tā brīža viss tā kā gāja uz leju. Viņi solīja gaidīt līdz 5:30. Kaut kādos 4:50 Rains saņēma zvanu, kad mēs vēl bijām ceļā. Un es jau biju gandrīz pie bāzes, Rains bija, man liekas, kaut kāds 20 minūtes aiz manis. Viņi zvanīja un teica, mēs aizgājām mājās. Un mums nebija kur palikt. Mums bija vesels busiņš ar mantām, suņi. Un mēs meklējām viesnīcu, kurā varētu palikt. Un mēs bijām jau ritīgi noguruši tajā dienā, skrienot, kārtojot un visas citas lietas darot un tīrot iepriekšējo dzīvokli. Mēs atradām suņiem draudzīgu viesnīcu, kurā mēs palikām. Viss bija baigi labi. Taču nākamajā dienā, kad mēs gājām uz busiņu, viņš negribēja lekt. Tā kā starterim man šķiet kaut kas bija noticis, bet mēs viņu piedarbinājām un viss sanāca. Tā, mēs atbraucām uz bāzi, paņēmām atslēgas, izstaigājām ar tiem cilvēkiem visu māju. Ārā bija 40 grādi, tā kā plus 40 grādi. Šodien arī ir 42 grādi, tā kā šeit ir ļoti karsts. Un mēs visas tās mantas kāds 2 stundas krāmējām garāžā, jo mums šo busiņu, kuru mēs noīrējām, vajadzēja vest atpakaļ uz Oceanside. Un mēs domājām, ka tas būs baigi forši, ka mēs brauksim ar to busiņu, aizvedīsim busiņu un savāksim Ryan mašīnu un atvedīsim viņu atpakaļ. Mēs izkrāmējām to busiņu un tad domājām, vai mēs brauksim ar suņiem vai bez suņiem. Tas ir 3 stundu brauciens, tā kā varbūt 1 stunda tur, un tad suņi uz 7 stundām palikt vieni paši, kas nav traki, ja viņiem būtu ēdiens, ūdens. Un šeit ir vēss, tāpēc, ka visu laiku strādā kondicionieris, bet mēs domājam, labi, paņemsim suņus līdzi. Tā kā viņiem patīk braukt mašīnā, un tāpēc braucām ar suņiem. Un mēs aizbraucām pēc Ryan mašīnas. Tajā brīdī, kad mēs piebraucām pie Ryan mašīnas, es redzēju, kā no viņa mašīnas apakšas ārā izlec vāvere. Mēs iekāpām Ryan mašīnā, un Ryan mašīna neleca. Viņš čekoja visu tā mašīnu, pēc tam 5 minūtēm tā mašīna pieleca. Mēs aizbraucām, ielējām degvielu, un tagad mums ir 2 mašīnas, kuras knapi startējās. Mums vajadzēja ielēt degvielu gan busiņā, gan mašīnā. Abas 2 viņas tur ritīgi čakrējās, kamēr mēs viņas pielaidām. Bet pēc tam mēs braucām uz to busiņu īres vietu un atdevām busiņu. Un redz, kad iekāpa mašīnā, viņš teica, bet Egi, tā mašīna vispār neiet. Viņa nav uzrāviena vispār nekāda. Un tā mašīna, ja viņai ir kaut kāda problēma, viņa sevi ieliek tā kā tādā slimības gaitā. Un ka viņa nevar piespiest gāzi, un visu laiku ir 2. ātrumā, tā ka viņa nepārslēdzās no 2. ātruma. Laika dega tā kā check engine gaismiņa, un tad mēs domājām, ka mēs līdz 3 stundas ar tādu mašīnu, kur tālu netiksim. Un tas jau bija, man šķiet, kaut kādos 6 vakarā, un mēs meklējām vietas, kur mēs varētu aizbraukt uz servisu. Viss servis bija ciet, mēs nevarējām noīrēt citu mašīnu, jo pilnīgi viss bija ciet. Un mēs domājam, kāds mums opcijas, un tad mēs atradām vienu autodiagnostikas vietu, kas strādāja līdz 7. Tajā brīdī mums bija kaut kāds 15 minūtes, man šķiet laiks. Mēs atbraucām uz šo autodiagnostikas vietu. Iznāca onkulis, viņš fiks uztaisīja mūsu diagnostiku, un mūsu mašīnai izmeta 12 kļūdas. Un mēs domājam, kā vispār tas ir iespējams. Ryan mašīna stāvēja kāds 5 dienas nepiedarbināta. Bet atcerieties vāveri, domājiet par vāveri, jā. Mēs sapratām, ka mēs vienkārši esam iesprūduši Oceanside, un mēs ļoti priecājāmies, ka mēs paņēmām līdzi suņus. Tā kā bija gan 7, viņi nebija ēduši. Mēs vajadzēja braukt uz veikalu, tagad nopirkt suņiem kaut ko ēst. Mēs piebraucām pie veikala, es gāju iekšā suņiem nopirkt ēst. Un Rēns teica, ka viņš izkāps ārā no mašīnas, lai piezvanītu apdrošinātājiem, lai noskaidrotu, vai ir kaut kas, ko viņi var darīt. Un es nāku ārā, un redzu, ka Rēns ārā no mašīnas runā pa telefonu, mašīna tā kā rūc, un tāpēc, ka kondicionieris strādā un suņi ir mašīnā. Un es paraustu mašīnas durvis, un mašīnas durvis ir aizslēgtas. Un es Rēnam saku, hei, tu aizslēdz durvis? Viņš tāds, nē, atslēga ir mašīnā. Nice! Un mēs nevarējām dabūt mašīnas durvis vaļā, tāpēc, ka durvis aizcirtās pašas, tā kā mēs domājam, ka viņas aizcirtās pašas ciet. Tā kā mūsu mašīnā bija suņi, lai gan kondicionieris strādāja, man bija tāda paranoja, kas bija gatava ar akmeni izplēst, ja to logu ārā. Un tad Rēnis tā kā jokojot teica, hei, tu varbūt varētu likt Zigijam attaisīt durvis vaļā, tāpēc, ka Rēnam durvīm ir tā kā tāda poga, kur tu piespied, kad atslēdzās durvis vaļā, vai ne? Un es teicu, ok, baigi labā doma. Rēnis aizgāja prom, turpināt runāt pa telefonu, es laiku teicu, Zigi, nāc tā kā, taisi durvis vaļā. Un pēc kādām 10 minūtēm Zigijs atslēdz durvis vaļā. Tad mēs tā ilgi domājam, ka Zigijs droši vien arī bija tas, kurš aizslēdz šīs durvis, jā. Taču man ir ģēnijs suns, kurš prot atslēgt un aizslēgt durvis esot mašīnā. Tā kā pēc šī mašīna durvju fiasko mēs sapratām, ka mums ir jāmeklē viesnīca, kur palikt par nakti. Mēs bijām uz 2 viesnīcām, kuras abas bija pilnas,
Un trešā viesnīca nepieņēma suņus. Es domāju, ka mums vispār nav ko darīt, ka mēs tā kā paliksim mašīnā, un mašīna iet vispār tikai augstākais kādiem 50 km/h, un mēs vispār nekur nevaram aizbraukt. Tad mēs izdomājām, ka mēs varbūt varētu palikt militārajā bāzē viesnīcā. Mēs viņiem piezvanījām, un viņi teica, hei, mēs nezinām, vai mums ir brīvas istabiņas, jo mums nestrādā sistēma. Mums sistēma sāk strādāt 10. Šajā brīdī mums bija kaut kāda 8 vakarā. Un viņi teica, sāk strādāt tikai 10. vakarā. Ja jūs esat gatavi gaidīt tik ilgi, bez garantijas, tad droši varat braukt un pagaidīt pie mūsu viesnīcas līdz 10. Bet mēs negarantējam, ka būs istabiņa. Mums tāpat nav ko zaudēt. Un mēs braucām uz bāzi un 2 stundas sēdējām mašīnā un gaidījām, līdz viņiem sāk strādāt sistēma. Rēns iegāja iekšā, es paliku mašīnā ar suņiem, un viņš atnāca atpakaļ un teica, mums ir istabiņa, beidzot! Un mums bija istabiņa tikai tāpēc, ka kāds bija iečakojies šajā viesnīcā un pēc 10 minūtēm izčakojies ārā. Tāpēc, ka šis cilvēks domāja, ka šī viesnīcas istabiņa ir rītīgi netīra. Un mums bija pilnīgi vienalga par to, vai viņa ir tīra vai viņa ir netīra, un mums vienkārši nebija kur palikt, un mēs ņēmām šo viesnīcas istabiņu. Tajā pašā dienā es biju Facebookā, un vienā sūdzību lapā es atradu šo sūdzību par šo viesnīcas istabiņu. Un visu, ko es izdarīju, es iekomentēju šai meitenei, kuri bija ielikuši šo sūdzību. Paldies! Nezinu, vai šis, ko es teicu stāstu, vispār ir tā kā loģiskā, chronoloģiskā secībā, un jūs to saprotat. Nākamajā dienā Rains aizveda mašīnu uz servisu. Pirms mēs izčakojāmies ārā. Šajā servisā viņam atklāja to, ka mums elektroniku vadus mašīnā ir sagrauzušas vāverus, kurus mēģināja šo 5 dienu laikā iemitināties mūsu mašīnā. Man ir viena bilde, kur var redzēt mazliet tos sagraustos vadus, bet nezinu, vai jūs kaut ko saprotat. Un mēs domājam, ka mēs noīrēsim mašīnu, jo mašīnas īri, īrētās mašīnas īri apmaksā apdrošināšanu, līdz mūsu mašīna tiek sataisīta. Domājam, super, baigi labi, bet mēs gaidījām 6 stundas ārā uz ielas, līdz mēs dabujām mašīnu no šīs īres kompānijas, tāpēc, ka viņiem nebija mašīnas. Un tad beidzot pēc 3 stundām un kaut kādas stundas sastrēgumos mēs tikām mājās. Ir jau vēls un ārā ir tumšs, un es tikai beidzu rediģēt to stāsta daļu. Un es ceru, ka es nerunāju pārāk lēnu un garlaicīgi, bet man likās, ka es runāju, un es ļoti atvainojos. Bet te ir tas, ko jūs visi gaidījāt. Tūre, mājas tūre. Draugi, es jums padošu ziņu, jo šajā mājās pokosies. 2 dienas mēs esam šeit palikuši, un es vēl neko nedzirdu, bet ok. And then I'll do this how I would do. Labdien! Lūdzu! Labdien! Esat sveicināti mūsu viesistabā! Šī ir mūsu viesistaba, un šī ir mūsu vāze. Es zinu, ka daudziem cilvēkiem ļoti interesē, kas notika ar vāzi. Protams, viņi ceļoja līdzi, ne tā kā dīvāni, kur tika izmest ārā. Šīs gleznas uzlika bez Raina palīdzības, bez ka Rains man nevarēja palīdzēt, viņš absolūti neko nesaprot šajā brīdī, bet viņš filmē. Šis ir mūsu dīvāns, šeit vienkārši ir spilvenčupa. Nekā īpaši, bet ļoti jauki, paldies par uzmanību. Tālāk, šī ir man mīļākā vieta, jo šī ir Anabeles māja. Tad nākamā vieta ir mūsu brokastu stūrītis. Un man ļoti patīk mūsu brokastu stūrītis, tāpēc, ka man nekad nav bijis brokastu stūrītis. God, this is so stupid. Tad tālāk. Šis ir mūsu dārzs, ārā pašlaik ir 42 grādi, ar ļoti karsts. That's why you stay inside. Un šis ir mūsu baseins. You wanna get in the pool, Ryan? Bet vismaz sunīšiem ir kur pačurāt un pakakāt. Atskaitot to, ka Zigijs nav gājis tualeti pa otram tā kā kaut kādas 2 dienas, jo viņam vajag zāli, bet ir ok. Šī ir mūsu virtuvē, un Rains pašlaik gatavo vakariņas, tā kā te ir tualete. Tad šeit ir veļas istaba, mums ir tikai žāvētājs, mēs nopirkām veļas mašīnu, kurš pēc veļas mašīnas šeit ir nereāli dārgi. Ir izēja uz garāžu. Vienkārši garāža. 2 mašīnām. I'm sorry. Šī ir mūsu augļu bļoda, lai jūs zināt, ka mēs neēdam tikai hamburgerus. Šis ir otrais stāvs. Zigiem ļoti patīk trepes. I almost fell. Šī ir mana istaba. Īpaši jums noteikti patīk mana drēbču. You can show. It's okay. I know that. People know I'm disgusting. You can't open it more. Šī ir mana drēbču, pa kuru jāmazgā, bet mums nav veļas mašīna. Bet šajā istabā ir viskaistākais skats pa logu. Šis ir mans skapis. Vai šīs ir visas mans drēbes? Nē. Aina istaba. Viņš jau ir iekārtojies ar savu televizoru un Xbox un vispārējo. Šī ir mūsu guļamistaba. Pavisam vienkārša
Un mēs vairs neko nerasīsim citu šajā istabā, jo man ļoti patīk, ka guļam istabas ir ļoti minimāli iekārtotas. Tāpēc mēs visu pārējo bāzīsim mūsu dzīvojumā istabā. Okay, that's it, right? Think so. Tā ir mūsu māja. Un tā ir Roza. Paldies par uzmanību. Now you can get out.